Čau. Es ceru, ka viss ir ok, viss neata. Laivs. Es esmu galīgi palaidusies, un arī šīs dienas sarunu biedrē Lindē mums bija tā, ka mēs laikam 2 reizes atlikām šo sarunu. Un, jā, atklāšu vienu noslēpumu. Ar mani ir tā, kad es filmēju laivus, kad iet paruna ap kaut kas par migrēnu, vai tie arī šobrīd semināri. Es pieķeru sev, kas neesmu izmazgājis matus. Un pēdējā mirklī vienkārši liekas tāds, ko man tagad ar viņiem darīt. Un. Jā, tā. Es pastīšos, vai Lindai ir aizgājis uzaicinājums. Jā, ok. Kā mana nedēļa? Mana nedēļa vispār, mans pēdējais mēnesis baigi mainās vispār dzīves ritms. Un var just, kad ķermenis ir pieredzis dzīvot tā, kā ir bijis 2 gadus iepriekš. Un šobrīd ļoti grūti. Migrēnas šomēnes ir mega daudz. Un esmu saņēmusi no zāļu aģentūras aptāju, ka mums no Gals pacientu biedrības ir jāiesniedz atsauksmes, pieredze, kāda ir bijusi ar injekciju lietošanu no biedru puses. Un mēģināšu maksimāli īsā laikā apkopot šo informāciju, lai mēs varam iesniegt. Un tad arī skatīsimies, jo šis tās diezgan svarīgs posms ir, jo labi, ok, mēs īstenībā prasam tas, kas būtu vajadzīgs, tie būtu pamata sumatriptāni, nevis jauno tehnoloģisko iespēju finansējums uz pusi, ja, bet vismaz man pašai šobrīd tā, ka es ļoti baidos no šīm injekcijām, bet reizēm, kad uznāk šīs te besteris, tad man pašai vismaz ir tā, kad liekas, kad es pamēģināšu. Ik pa laikam arī kāda no neiroloģiem piezvana un piedāvā uz kaut kādām akcijām un izmēģinājumiem šos te medikamentus. Tā. Izskatās, ka Linda nav saņēmusi, ja? Jā, šī ir vienmēr problēma. Linda, čau. Es nezinu, ko lai es vēl izdaru. Kā esmu tev uzaicinājusi. Jo ir tā, ka jaunuma lapusītē tev vajadzētu caur paziņojumu ienākt. Vislabākais būtu tā, ka tu no laiva izej ārā un ka tu ieej paziņojumu lapā. Jo man liekas, caur laivu tu nevarēsi ienākt pa taisnāk. Jā, un tad par šo pēdējo nedēļu man pašai ir tā, ka jā, super, ok. Man rāda, ka tehnisku iemeslu dēļ tu nevari pievienoties. Jopčik. Kā tagad? Šitais vienmēr ir izaicinājums. Jā! Čau! Nu, sveika! Bija čakars? Ko lūdzu? Bija čakars? Nu, laikam man stāvēja mobīlie dati, pieslēdzu Wi-Fi un ar Wi-Fi aizgāja. Laikam mobīlie dati nebūs īstais tieši saistei. Jā, tā kā čau. Katru reizi savādāk. Ko lūdzu? Savādāk man ir bijis tā, ka ir, kas nevar pievienoties kaut kādu pusstundu, un tad es saku, ok, nebūs. Nu re. Bet, jā, arī kaut kas tomēr austās, jo es nezinu, varbūt tas ir dēļ mana interneta, jo ārā ir lietus, un kaut kā es biju domājis, ka man ar manējo mobīlo to internetu būs labāk nekā, bet, nu labi, mēģināsim, kā ir.
Tur nerausties, vismaz man. Jā, nu super. Tā. Nu ko, mēs 2 reizes atlikām. Es negribu teikt, ka ir migrēniķiem tā ir, bet, kaut kā tā sanāk. Tā ar mums ir, diemžēl. Es laikam tad sākšu iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Linda Karakulova, man ir 41 gads. Ar migrēnu es slimoju no 1. klases. Tad laikam vēl to nevarēju nosaukt to migrēnu, tās bija vienkārši galvas sāpes, kuras es labi atceros. Un es teiktu, ka tādas reālas migrēnas parādījās apmēram 7. klasē, varbūt 6. Kad tiešām tā bija, vienas puses sāpes, klasiski tā kā es to jūtu arī tagad. Protams, tad es lietoju tikai citramonu un bieži vien viņš mani arī glāba. Bieži vien bija arī reizes, kad neglāba, un ar to migrēnu ir tā, jo vecāk es palieku, jo sliktāk paliek ar viņu, kaut gan, protams, kad ļoti cenšos sekot līdzi, izzināt, mēģināt tā un šitā un visādi un no priekšas un no aizmuguras. Man brīžiem šķiet, ka es esmu gatava viņu nosaukt par idiopātisko migrēnu, jo nevienmēr man vispār ir izskaidrojums, kāpēc ir lēkme. Protams, tad, kad ir cikli, tur viss ir skaidrs, tur nekādi jautājumi nav, bet tad, kad it kā viss ir mierīgi, gludi un līdzeni un nevajadzētu būt, un hopsā ir. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kam nostrādā, piemēram, smaržas, ja nedod Dievs, es nebraucu ar sabiedrisko transportu, paldies Dievam, vai es pārvietojos ar savu automašīnu, bet ja man ir jāatrodas telpā ar cilvēku, kuram ir kaut kādas spēcīgas, specifiskas smaržas, tas būs triggers, un man 90% gadījumā sāksies migrēna. Ja pieņemsim, sāk baigi visi dedzināt rudenī lapas un vēl nezinu ko, un nav gaisa arī, laikapstākļu maiņa arī. Es pilnīgi brīnos, kāpēc man šodien nav migrēni. No vakardienas uz šodienu ir tāds laikapstākļu vienkārši kritums, un es tomēr jūtos labi. Es par to, protams, priecājos, bet tā tiešām vēl pakrat to galvu, būs, nebūs, it kā izskatās labi. Mana cīņa, jau ir ļoti daudzu gadu garumā, vairāk nekā 30 gadi es ar to cīnos. No Latvijas speciālistiem, pie kuriem es esmu bijusi, doktore Zvaune, ar doktoru Zvauni man īsti tā kā laikam kontakts vienkārši neizveidojās. Esmu ilgstošā jau uzskaitē pie doktoras Mekšas, gadus 3-4 varētu būt, laikam 4. Jā, ar doktoru Mekšu mēs izmēģinājām dažādus tos medikamentus, kurus jālieto katru dienu, kas ir domāti spiedienam, tur antidepresanti, antidepresantus es tā kā atliku uz pēdējo, sākām ar tiem, kas ir domāti spiedienam, ar tiem, kas ir domāti cukura slimniekiem, un nepaspējām izmēģināt, es paliku stāvoklī šitos te, kas ir domāti epilepsiķiem. Tos nepaspējām. Visi tie, kas ir spiedienam, man vispār neko vai pat sliktāk darīja, jo man pa dzīvi ir tas, kā man ģimenes ārsts saka, tas ir migrēniķu spiediens, tie 90 uz 60, tas ir mans normālais ikdienas spiediens, ar kuru es dzīvoju, strādāju, eksistēju, un es viņu nejūtu. Ja, protams, tad, kad ir lēkme, tad tas spiediens var nokristies uz 80 un 55, tad es jūtu, ja, kad, čau. Mana diena vienmēr sākas ar kafiju, un tas man ir vienalga, kas tur notiek, lai sabrūk viss, kam ir jāsabrūk, es izdzeršu kafiju un tikai tad es došos kaut kur tālāk, jo es zinu, ja es to neizdarīšu, 90% man būs migrēna.
To es zinu. Man ir jāpadzer kafiju un jāpēta, jo, ja to nedara, tad diena būs sačakarēta. Esmu ļoti laimīga, ka esmu atradusi triptānus. Man triptāni palīdz. Konkrēti es lietoju cinī Latvijā. Pirms visas šitās jēzgas ar kaimiņiem veda gan man no Baltkrievijas triptānus. Tas bija neiedomājami lētāk. Viņi tur savādāk saucās, bet tā pati tā galvenā viela bija sumatriptāns, un viņš tikpat smuki strādā kā cinī, tikai, es tur varēju par tiem 30 eiro nopirkt kaut kāds 60 tabletes laikam. Uz doto brīdi, es lietoju tikai un vienīgi Latvijā nopērkamo cinī, un mēnesī man vidēji aiziet 2 paciņas, bet, nesen es pavisam biju atkārtotā vizītē pie dakteres Mekšas, un viņa tā kā, teica, jo ir parādījies tā, ka migrēna var būt 2 dienas pēc kārtas, agrāk tā nebija, es zināju, ka man ir jānodzīvo 1 diena, es aiziešu gulēt, un no rīta es piecelšos normāls cilvēks. Būs, vēl tā, būs tāds tā paģirainis tā, bet, izlīdzināsies. Tad tagad ir tā, ka es varu iedzert cinī, un dažu stundu laikā man pilnīgi viss var pāriet. Vēmšana, spiediens, sāpes, viss var pāriet, es varu kļūt par absolūtu normālu funkcionējošu cilvēku, pilnīgi strādāt, darīt. Es, protams, apzinos, ka man ir lēkme, ka viņa ir vienkārši kupēta, un es tur neeju, neskrienu 10 kilometrus, nelecu tur uz batuta vai vēl kaut ko, Es to saprotu, lai tā kā nepasliktinātu to stāvokli. Bet ir tādas epizodes, kad viņa var būt 2 dienas pēc kārtas, 3 dienas pēc kārtas, man neizskaidrojumu iemeslu dēļ. Daktore Mekša teica, ka jā, tā var būt. Tas viss ir saistīts ar tiem nervu gaļiem un visu pārējo. Un, protams, viņa ieminējās par to, ka vajadzētu atjaunot botoksā injekcijas, jo es biju uzsākusi botoks injekciju kursu, viņš man palīdzēja. Nebija tā, ka pārstājās migrēnas vispār, tur uz pusgadu, tā nebija, bet bija mēneši, kad es iztiku vispār bez triptāna. Es varēju iztikt, teiksim, ar ibumetīnu tableti vai paracetamolu tableti, ja es noķeru sākumā. Un tā lēkmes, viņas no 10, viņas pazeminājās tur uz 5, 4, un tie, kas ir bijuši tajā 10, viņi saprot, ka ar to 4 pilnīgi, tu vari funkcionēt, tu jau esi pieredzis pie tām, un ja vēl tas ibumetīns vai paracetamols tev palīdz, tad pavisam labi. Es joprojām baroju savu mazo jaunāko bērnu ar krūti, ar visu cīnī baroju. Daktere, protams, teica, ka drīkst, un ģimenes ārsts teica, ka drīkst, izdalās tur 0,02 vai 0,02. Es nesaprotu, ko tas nozīmē, es godīgi teikšu. Es saprotu, ka tas ir kaut kāds ļoti maziņš procents, bet izdalās. Protams, daktore Mekša teica, labāk to piena banku veidot, bet mans bērns atsakās tādu pieniņu lietot uzturā, jo mēs zinām, ka citreiz tā migrēna, viņa vienkārši šitā sākas, viņa tevi visu kaut kur var noķert, jebkurā brīdī. Un sākumā es kaut kā mēģināju, manam bērnam manam bērnam nedrīkst dot nekādus maisījumus. Viņam ir govs piena alerģija, un visi maisījumi ir uz govs piena vai sojas, un uz soju arī ir alerģija, un uz kazas arī ir alerģija. Vārds sakot, man nav alternatīvas, es nevaru viņu ar maisījumu barot. Un, man bija vienkārši jāturpina barot, tā kā ir ar visu cīnī. Bērnam uz doto brīdi ir 1 un 6, viņš joprojām pa naktīm uzēd, un, nekādas izmaiņas, ne viņa veselības stāvoklī, ne attīstībā, nav ietekmējis. Un šo mēs arī ar daktariem Mekšu pārunājām pēdējā vizītē.
kad, man neizdodas kaut kā ar tām piena bankām, jo bērns vienkārši neņem pretī to atsaldēto, un viņi teica, jā, tā var būt, un arī, protams, ka tos pētījumus neveic, taču, piemēram, ar tādām mamām kā es situācijā, ja, un runājot un skatoties un pētot tos bērnus, nonāk pie secinājuma, kad tiešām, nekādus simptomus, sekas tas neatstāja. Tā kā tas ir droši, es domāju, daudzām māmiņām, kurām ir migrēna, un ja palīdz cinī, tas ir ļoti labas ziņas. Man starp bērniem ir 13 gadu starpība. Un tā starpība ir tik liela īstenībā migrēnas dēļ. Man bija ļoti grūta pirmā grūtniecība, viena grūtniecība man migrēnas dēļ pārtrūka. Jo tu neko nedrīkst lietot, tikai paracetamolu, bet tu saproti, ka tu paracetamolu, tas ir nekas, tā ir konfekte, neko viņi nedod. Un vienu brīdi, mans organisms vienkārši pateica stop, jo mans organisms tieši man pēkšņi izkrita no galvas tas hormons, kas ir grūtniecības, kurš veidojas grūtniecības laikā tieši uz to hormonu reaģēja ar migrēnu, un mans organisms vienkārši nobloķē to. Viss viņš vairs neizdala to hormonu, un bērniņš aiziet bojā. Un, lai iznēsātu gan pirmo, gan otro, man bija tie hormoni jāņem no malas ar pirmo dēlu, es viņus dzēru kā tabletes, ar otro dēlu bija kā svecīts, jau bija vieglāk, jo tad, kad viņas neiet caur kuņģi, caur visu asinsriti, viņas tik ļoti neietekmēja. Un iznēsājot pirmo bērnu ar tādām grūtībām, ar tām migrēnām, un kuras nekur nepazuda pēc dzemdībām, šeku reku, bērns neguļ, bērnam vajag, un tu esi tāds, kāds tu esi, un tu dari tā, tas bija grūti. Tas bija ļoti grūti, es to iegaumēju diezgan tā, un tad, kad es atklāju to cinī un to, ka viņu drīkst lietot arī grūtniecības laikā, un es viņu arī lietoju grūtniecības laikā, protams, stīpri mazākos apjomos, tikai tad, kad jau vairs nevarēju. Un es teikšu, ja es to zinātu ātrāk, visticamāk man būtu vai vairāk bērni, vai tas būtu nedaudz ātrāk noticis, bet es domāju, daudzas sievietes, kurām ir migrēns, viņas saprot, jo tad, kad tu sāc iedomāties, kā es to paveikšu, negulētās naktis, migrēna un viss, ja jums palīdz sumatriptāns, cinī, jebkurš cits, tas ir baigi labs risinājums un atbalsts, un šis laiks man vairs neliekās tik grūts un tik nepanesams, kā tas bija ar pirmo, un pilnīgi baudāms tagad tas ir. Un Mekša vēl man ieteica atjaunot šīs te botoksa injekcijas, bet, viņas arī drīkst barojošām, bet, tas tomēr ir diezgan nopietni, tas botoksīns, un es izlēmu, ka es tomēr noslēgšu barošanu, un tad es, atjaunošu, šo te procedūru, jo vienīgais, kas man pēc tās procedūras no nelabvēlīgiem efektiem bija, tas, ka man, šitā noslīdēja uz leju uz acis, es paliku tāds noguris cilvēciņš, bet to mēs arī izrunājām ar daktari, un viņi teica, ka nākošais viņi vienkārši kaut kā savādāk to algoritmu uztaisīs, un varbūt vairāk sašpricēs kaut kur šitajā daļā, un mazāk pieres daļā, lai man pavisam neaizveras acis, un mēģināt ar to. Protams, viņi man piedāvāja arī tās šprices, kas ir vienreiz mēnesī 300-400 eiro. Manam budžetam tas galīgi, es nevaru to atļauties. Daktare operēja ar to, bet tad nesāp vispār. Saku, tā nav, laikam ir tādi, kam nesāp vispār, un varbūt ir tādi, kam sāp mazāk, un tādi, kam nepalīdz nemaz, kā jau mēs visi dažādi. Bet, jebkurā gadījumā, es nevaru to atļauties, tie 300-400 eiro manā budžetā pašlaik. Man nav tik daudz naudas medikamentiem, es tagad vidēji rēķinos ar 100 eiro mēnesī, tas ir tas budžets, ko es varu atļauties, kas nekādīgi nemaina manu dzīvi, tā
tādā ziņā es nejūtu tos 100 eiro, ja. Un arī, ja es taisu to botoksu, kas maksā 500 eiro, un pēc tam, teiksim, 6 mēnešus man nav jātērē tik daudz naudas cinī, nu tas apmēram ir tas pats, un tas man ir ok. Nu jā, nu tā tas ir. Par vispār to dzīves gaitu ar migrēnu un ar līdzcilvēkiem ir dažādi bijis. Un īstenībā pēdējos gados ir ļoti lieli uzlabojumi sabiedrībā. Sabiedrība akceptē, zina un saprot, kas ir migrēna. Un ir tāds, es jūtu to, ka cilvēki atšķir galvas sāpes no migrēnas. Un es arī sev saku, tad, kad es runāju ar kādu, es vairs nesaku, man sāp galva. Jo, nu, ja tu pasaki, man sāp galva, nu, sāp galva, un katrs to uztver, nu, tā kā viņš to ir caur sevi izlaidis, nu, kā viņam ir sāpējis. Un es vienmēr saku, kad man ir migrēnas lēkme. Un es bieži arī izmantoju vārdu lēkme, jo, nu, tā tas ir. Un, jā, cilvēki tad akceptē to starpību starp galvas sāpēm un lēkmi. Un ir vieglāk palicis. Darbā nav bijis tā, kad, ja neviens nevar mani aizvietot, es neatnāku, es tad atnāku. Ir bijis tā, ka es esmu strādājusi ar ļoti smagu migrēnu, un, nu, ir jāstrādā. Nu, ja neviens nevar tevi aizvietot, es esmu ļoti atbildīgs cilvēks, un es sev nograuzīšu pusi smadzenī, ja es neatnākšu, un būs sliktāk, tā kā labāk atnākt. Par darba gaitām diezgan ilgi es strādāju par fitnesa instruktoru, tā ir mana pirmā izglītība. Vadīju dažādu veidu aerobikas, strādāju trenžieru zālē. Pēdējos gados, pirms es nomainīju profesiju, es vadīju pārsvarā tikai pilates, bet ar tām arī bija kā bija, jo tad, kad tev ir jānovada dienā 3-4 treniņi, nu, lai tas darbs būtu tas, kas tevi pabaro, nu, ir ko turēt, un viss šitās vietas bez masiera pēc tam tur cauri netika. Bet īstenībā to manu trenera karjeru apturēja Covid. Nu, ja tā godīgi, protams, man liekas, ja Covid nebūtu, tad es tā arī strādātu. Nu, es paralēli trenera darbam, es sāku strādāt ar bērniem, kā sporta skolotājs, un mani kaut kā lēnām ievilka bērnu dārza dzīvē, un es kļuvu par bērnu dārza skolotāju, tātad par audzinātāju, un es strādāju grupā jau 7 gadus arī. Nu, jā, es diezgan ilgi to darīju paralēli, man bija gan dārziņš, gan fitness, jo fitness tomēr, nu, tās abas lietas ir sirds lietas, jā, bet fitness man bija iekšā, nu, tāda vajadzība ar cilvēkiem, nu, dalīties ar tām savām zināšanām, nest cilvēkiem to labumu, kuru viņi var saņemt caur manām nodarbībām. Un arī, nu, strādājot dārziņā, man ir svarīgi, ka manam darbam ir pievienotā vērtība, ka es ne tikai tur nopelnu, bet es arī kaut ko labu izdaru. Ne tikai sev, bet arī, nu, sabiedrībai kopumā. Vadīt treniņu ar migrēnu ir grūtāk nekā strādāt ar bērniem, neskatoties uz to, ka viņi ir skaļi, un varbūt, nu, tas skaļums man īsti netriggerē. Man triggerē gaisma, bet, nu, to tad es varu kaut kā noregulēt, ja mēs esam ārā, es varu uzvilkt saules brilles, un tā. Un īstenībā bērni, viņi baigi respektē to, ja tu viņiem pasaki, mīļie, man šodien sāp galva, nu, vai mēs varam, nu, bišķi mierīgāk. Jā, viņi var. Viņi nāk tev pretī, viņi nāks vēl tev pažēlos. Tā kā bērni šajā ziņā ir ļoti empātiski un atbalstoši, un viņi vienmēr to skolotāju, nu kā jūs jūtaties, vai jums vairs nesāp, nu tā. Tā kā tas ir labs darbs, es teiktu, migrieniķiem, ja nav šī te skaņas triggers, jā, jo ir citiem, kad, nu, viņiem vajadzīgs klusums, man nē, man ir tikai gaisma un smaržas. Tad, nu, dārziņā bērni nelieto smaržas, paldies Dievam. Tur, ja ir tikai kādam kolēģim, bet ar kolēģi arī var izrunāt un nonākt pie tā, kad ir arī smarža
etiķete, un neskatoties jocīgi, ja, man smaržas ir triggers, bet man šausmīgi patīk smaržas. Man ir kolekcija ar smaržām, viņas pētu, piramīdas un tā, un man patīk viņas paostīt. Citreiz ceļšķi ir slikts garastāvoklis, varu pienākt pie tā savas kapīša, kur man viņas ir saliktas un bišķiņi paostīt. Protams, ir tādas smaržas, kuras nostrādā, kā lai pasaka pareizi, ja es viņas lietoju, man sākas migrēna, es viņas tā kā iegaumēju, un viņas var kā palaid mehānisms, un tad tās uz visiem laikiem ir jānoliek nost viss. Tur vairs neko, neskatoties ne uz cenu, ne uz ko. Jā. Tā kā, pa lielam ir tā, ka esmu arī izmēģinājusi netradicionālo medicīnu, gan fizioterapiju, gan šito osteopātu, manuālo, gaišreģus visus un tādus, un uz kārtīm likusi un meklējusi atbildi par to, kāpēc, mēģināju izzināt sevi, kāpēc man ir vajadzīgas šīs galvas sāpes. Tā kā viss, kas ar mums notiek, pēc tās teorijas, mums ir vajadzīgs. Es meklēju atbildes, kāpēc. Jo es saprotu, ja man nebūtu šī migrēna, man liekas, es būtu spējīgi vienkārši pasauli apgriezt kājām gaisā. Man ir tik daudz iekšā to gribuļu, ko es gribu darīt, bet man tā migrēna ļoti daudz nostupē šādā, teiksim, šajos jautājumos. Es saprotu, ka es varētu doktora grādu iegūt, ja man nebūtu migrēnas, bet es nevaru, jo, ja es ilgi lasu vai ja es ilgi sēžu pie datora, man arī sākas migrēnas, teiksim, uzrakstīt diplomu darbu, tas ir vispār atsevišķs stāsts, tur uzreiz ir jāiepērk iepakojumiem šīs triptāns, lai to dabūtu gatavu vai kaut kādus kursa darbus. Bet, es saprotu, ka, es nevaru pilnībā realizēt savu potenciālu dēļ šī te apsvēruma, dēļ migrēnas. Viņa man spiež dzīvot mierīgāk, lēnāk, lēnāk viennozīmīgi un arī pieticīgāk drusciņi, jo, nopelnīt es varu arī tik, cik es varu nopelnīt, bet, iekšā tas iekšējais, viņš ļoti man prasās uz āru un man liekas, jo tajās dienās, kad man nav migrēna, es izdaru tik daudz, un varbūt tas arī nostrādā kā trigeris, come on, apstājies, nevajag vienā dienā izdarīt visu, bet tik ļoti gribas dzīvot, un tad, kad tev ir tā diena, kad tev nesāp, tu gribi dzīvot tajā dienā, tu gribi visur aizbraukt, visur redzēt, visu izdarīt, visu pamēģināt, bet ir tikai 24 stundas, kamēr tev točna nesāp, un tā, un tad, kad ir tā diena, kad sāp, Tad, kad nebija cinī, tad bija depresijas, protams, tādas galīgi lejā, jo man bija suns 15 gadus. Pirms 2 gadiem viņš aizgāja, diemžēl, prom. Un 3 reizes dienā, tev ir jāiet ārā ar to suni, vai 2 reizes dienā. Un es atceros tās dienas, kad man ir slikti, bet, es velkos ar to suni ārā, kad vēl nebija triptāns, un es skatos uz apkārtējiem cilvēkiem, kā viņi tur priecājās, kāds skrien, kāds tur spēlēs ar bērnu, kāds iet cept šašliku, tur vai vēl kaut ko, tu vienkārši mēģini sevi savākt, lai iztaidzinātu suni, nerunājot vienkārši vēl par kaut ko citu. Un, protams, šādas te dienas, un ja viņas ir vairākas mēnesi, un man viņas bija vairākas, tās bija 12-15 dienas vidēji, un tad tev ir ar tām sāpēm jācīnās, tev ar viņām ir jādzīvo, un vienalga ir jāstrādā, un vienalga viss ir jādara, jo,
ir kā ir. Bet tajās dienās es atceros, kad es gribēju ātrāk vakaru, es gribēju ātrāk aiziet gulēt, visu izdarīt, kas ir jāizdara, pašu svarīgāko, un lai tā diena beidzot beidzas. Lai apstājas, lai pārstāja sāpēt. Ar cinī, es ļoti labi atceros to dienu, kad es pirmo reizi iedzēru cinī, un tad, kad viņa man nokupēja jau, vairāk kā 10 stundu migrēnu, man bija šoks, godīgi sakot. Man bija liels šoks par to, ka tā var būt, kad viss apstājās. Tev vairs nav slikta dūša, tev vairs nesāp galva, tev, acis rāda, viss kārtībā. Un īstenībā, jā, kopš es sāku lietot cinī, man nav depresijas. Man, protams, ir besis tajās dienās, kad tā migrēna uznāk, bet es zinu, ka es iedzeršu tās zāles un 98% gadījumā viņas palīdzēs. Vismaz pagaidām palīdz. Un es ceru, ka, tad, kad viņas vairs nepalīdzēs, ka es atradīšu kaut ko citu kopā ar doktori, kas arī palīdzēs. Un par depresiju es vairs nedomāju un nerunāju. Un gribās dzīvot, gribās baudīt, gribās darīt. Un ir ar ko salīdzināt. Jā, dzīve pirms cinī un dzīve pēc cinī. Absolūti dažādas kvalitātes. Ko es gribētu pateikt arī tiem cilvēkiem, kuriem ir migrēnas bieži un kuri nelieto specializētos medikamentus, bet kaut kā mēģina izlīdzēties tur ar kokteļiem, kaut kādiem solpadeīniem, tur vēl kaut kādiem ibumetīniem un kas to ultrakodiem, ko tur vēl iesaka. Nevajag to darīt. Ir jāiet pie speciālista un jāmeklē varbūt tā specializētās zāles, jo pat cik, kā es teicu, no pirmās klases man ir migrēna, un es regulāri mēģināju kupēt šīs sāpes ar kaut kādiem medikamentiem pieejamiem. Tas sākumā bija citramons, diezgan ilgstoši tas bija citramons. Tad, kad parādījās ibumetīni un ibuprofēni, tie bija tie, man ir sagājis grīstē aizkuņģis. Tā, kad čau. Man ir jāsēž uz diētas, lai to aizkuņģi nekairinātu. Principā ibumetīnus es nemaz nedrīkstu lietot, nemaz. Man tur iedeva citas zāles, kas ir ar līdzīgu iedarbību, bet tik ļoti nekairina aizkuņģi. Un sanāk apburtais loks, jo tas aizkuņģis, un vispār žultspūles, tas aizkuņģis, kas cieš no šiem te medikamentiem, kuņģis tik daudz necieš. Kuņģis ir, tāds, ka viņš daudz ko viņš spēja pārstrādāt, bet cieši blakus tie orgāni, un viņi arī trigerē, kā izrādās, viņi arī trigerē. Protams, mans aizkuņģis sagāja čupā, tāpēc, kad bija ģenētiski, kaut kādi, ka tas ir ģenētiski vājais punkts mans, jā, citam tas aizkuņģis varbūt noturētos tur pa 20 gadiem ilgāk, jā, nekā man. Bet tā tas var būt, un ja it sevišķi no mazām, no jaunatnes sāk lietot šos medikamentus nekontrolējami, tad var saskarties ar šo te problēmu, un tur ir grūti tikt uz kājām arī. Un tas ir, to arī man gastroenterologs tā kā apstiprināja, ka principā visticamāk, ka 90% pie vainas bija šo te medikamentu lietošana. Es visu, pēc tam arī solpadīnu es atceros, tagad es vienkārši iedomājoties par to solpadīnu, man uzreiz rauj uz augšu. Tāds refleks izveidojies uz to solpadīnu. To es arī gribētu teikt, ka tomēr ir jāmeklē tas medikaments, kas tev palīdz un kurš var būt ilgstoši lietojams. Un cinī manā gadījumā pilnīgi nekā neietekmē ne aizkuņģi, ne žultspūsli, man pēc viņa nekas nesāp, nekas tāds nav. Man arī, es zinu, ka ir citiem blakus efekti no cinī, man šie blakus efekti nav. Tas ir, teiksim, esmu trāpījusi
tajā savā lauciņā. Nu, vienīgi tas, ka ir tā sliktā ziņa, ka tās migrēnas lēkmes sāk viena aiz otras iet, ja, kad agrāk nebija 2 dienas, tagad ir 2 un varbūt 3. Nu, tā ir tāda sliktāka, nu, ziņa, ja, man no dakteres. Bet, nu, ar to arī mēs sāksim cīnīties, tad, kad es pabeigšu laktāciju, tad mēs domāsim tālāk, ko ar to darīt. Protams, nav tā, ka es